Šī ir pirmā reize, kad Sabiedrisko attiecību fakultātes televīzijas studijā notiks diskusija, kurā ik viens no studentiem un klātesošiem varēs izteikt savu viedokli par vides jautājumiem, par komunikācijas jautājumiem, par sabiedriskajām attiecībām. Šādas diskusijas notiks vismaz reizi mēnesī. Mēs tā gribam. Mūsu šī vakara eksperts Egils Ozoliņš. Viņš ir uzņēmējs, kas ir ļoti svarīgi Latvijas attīstības aspektā. Un otra lieta ir tā, ka viņš savā uzņēmēja darbībā ir nonācis arī līdz atziņai par nepieciešamību informēt cilvēkus un piedāvāt viņiem ekoloģiskus produktus. Zaļie cilvēki ir, kad arī viņi tāpēc uzskata sev par zaļajiem, kad viņi ir no tādiem kā izdzīvotājiem, un tad viņi nevis padodās, bet sāk pa mazumam, līdzīgi kā mēs šodien strādājam. Bišķi pa bišķim, ja tas ir bijis ģimenē no tavas dzimšanas brīža, viss ir gājis zaļš, tad tas ir reāli. Bet tad, ja tu esi pietiekami izglītots un inteliģents cilvēks un tu lasi gan laikrakstus, gan jaunākos pētījumus par zaļām lietām. Mēs dzīvojam tajos platuma grādos, kur cilvēks ir diezgan uzmanīgs un piesardzīgs tādām visādām jaunām lietām. Ko tavuprāt nozīmē dzīvot zaļi? Kā to var nodrošināt? Kāpēc cilvēki izvēlās tādu ceļu? Es varu pateikt faktu, kas bija tas, kas man vispār lika par to aizdomāties un lika varbūt šeit atnāk, lai kaut ko uzzinātu vairāk. Tas ir tas, kad es pats dzirdēju, sapratu to, ka daudzos līdzekļos, kurus mēs ikdienā lietojam, gan kopšanā mājās, gan vairāk man šokē par kosmetiku un ķermeņa kopšanu, gan sev, gan bērniem, ka tur ir naftas pārsvars produkti. Tas, kas man tā aizķēra, kad vajadzēja paskatīties, kas tur īsti ir iekšā. Bet es gribētu saprast, cik tas liels ir mīts vai ne, cik lielā mērā tas nāk ar visu šo antiglobālismu vilnu un cik lielā mērā tas apdraudējums ir reāls. To es gribētu saprast, un to droši vien speciālists. Diezgan labi, ka mēs esam sākuši šeit runāt, jo ja jums katram būtu jāatbild uz to jautājumu par vai es zinu, kas ir ekopreces un tā, pēc būtības es esmu dzirdējis to vārdu, bet ar ko viņas atšķirās no ķīmiskām precēm. Droši vien, ka daudziem ir tas jautājums, ka, vai es zinu, jā, tajā līmenī, kad es esmu dzirdējis, bet vai es tiešām zinu, kas tas ir mazliet savādāk un ir, pilnīgi bez kritikas, jā, bet ir būtiski, ja tā lieta interesē, sāk to pētīt. Latvijā arī tas paliek vairāk populārs, ja, un to izmanto nevienmēr tā kā to vajadzētu izmantot. Ja kādreiz savtīgos nolūkos, tāpēc, kad uzliek pat vārdu eko, jo viņš ir moderns, ja, tad uzreiz cilvēku uz to arī vairāk tiecās. Ir pilnīgi pareizi, ka ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai spētu atšķirt, kas ir ekoloģisks preces un kas ir ekoloģisks preces dēļ nosaukumiem. Pirms jāskatās, no kāda materiāla tā preces ražot, kas ir arī viņas sastāvdaļas bijušas. Cik mēs varam atļauties, es nevaru atļauties, lai noparkotos, es nevaru atļauties, jo man nav līdzekļi būt zaļam. Un ko tad tas nozīmēs, ja es nebūšu zaļš, vai man mati izkritīs, vai zobi izkritīs, ja es mazgāšos un tīrīšu ar to produkciju, kas nav zaļa. Un tad es samēroju to risku un ietaupu vienkārši. Līdz ko tu maini to, pēkšņi sāks kļūt no neveselīgi cilvēks, veselīgi cilvēki, tad līdz ar to arī ir ļoti grūti redzēt to uzsākt. Neveselīgs dikti. Lai gāds šos stereotipus, vai tā prece strādā vai nestrādā, tas ir viens no kritērijiem. Otrs kritērijs ir, cik mēs izmaksā. Attīstība kopēja, zaļo preču attīstība vairāk pozicionēt precīzāk Latvijas iedzīvotājiem. Kāpēc piesaist mazāk vai piesaist vai nepiesaist vispār tādu veikalu un tādu produkciju, ka tas ir saistīts vispār ar dzīvesveidu, ar to, kā tas tiek ieaudzināts jau ģimenē augot. Ražotājiem vajadzētu vai popularizēt šos zaļos certifikātus, vai koncentrēties uz kaut ko citu. Kā jums liekas, ko tad vajadzētu ražotājiem darīt, lai jūs atrastu un pamanītu tās ekopreces veikalu plauktos? Pārliecinās par to, ka zaļais nav dārgāks, zaļais nav sliktāks, ja tas procents ir stipri palielināts. To visu ir ļoti pieejama informācijai jābūt. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai tas nav tieši kopā ar visu masas produkciju. Man liekas, ka, ja dzīvo zaļi, tā saka, tad šie mazie veikali vairāk uzrunā. Un tā, man liekas, ir lielāka uzticība cilvēkam, ka viņš tiek mazāk reklamēts. Ka viņš neiet televīzijā katru otro stundu, kā piemēram, Ariela pulvers. Ja. Nedaudz zaļā mēs esam viens. Hibrīds arī nav īsti.
hibrīds ražošanā ir sagrākojies. Es tēvam nekad nevarēšu iestāstīt, ka labu roku krēmu nevajag smērēt tur veselu kaudzi. Nu, Jā, viņš atcerās vazelīnu. jā, viņš atcerās. Kā tiek ražot ekoloģiskās preces, ja, kad ražošanā, protams, tiek izmantot elektroenerģiju, ūdens, ja, un tā tālāk un tā joprojām. Šeit ir atkal tas pats stāsts, es gribu atgriezties, kur es jau minēju iepriekš, ir vērts lasīt par ražotāju. Ja, kā ražotājs šo te procesu veids. Tāpēc, kad arī tie ļoti atšķirās. Jāiegūst šī pārliecība, ja, tas, ko mēs te runājam tukšu muldēšanu, ja, bet tam ir kaut kāds pamats. Par tiem maziem bērniem, ka ir jāsāk jau no tā vecuma rādīt. Un, manuprāt, viens no jums stāstīt par šiem produktiem, bet rādīt to gala rezultātu. Kāpēc es vispār sāktu arī domāt, ja pirms 3 gadiem tieši par šo, un es nonācu tik tāds, cik es esmu, ar zaļām lietām, kad arī ļoti vienkārši piemērs ar matu šampūnu. Es laiku lietoju, nezinu, Johnsons vai vēl nezinu ko, nu, kaut kā šampūnu, ja. Vai foršais smaržu vai puts, tur viss pagājis, ja. Pamēģināju ekoloģisko, nu, izmazgāt tāpat var, ja, smaržu varbūt mazliet mazāk, ja. Un principā starpības nekādas, ja. Nu, labi, izmazgāju es to visu ekoloģisko pudelīti. Tā man beidzās paņēma atpakaļ Johnson. Un tajā brīdī es sajūtu to atšķirību. Pamēģināšu to pašu šampūnu. Nu, kaut gan maniem matiem šampūns nebūs tas pirmais, kas varētu, bet, nu, noteikti es tagad ieejot veikalā, es pameklēšu. Ja to izdara viens cilvēks, nu, tad par vienu cilvēku tiesu samazināt šīs ķīmiskās lietas patēriņš. Ja tu izdara 10 cilvēki, nu, tad par 10 cilvēku tiesu tas samazinās. Es teikt, lielu paldies jums, ka jūs atnācāt. Vismaz 7 cilvēkiem šajā augstskolā ir tiešām pastiprināta interesi par šīm lietām. Un es domāju, ka, ja nekā savādāk, tad ekoloģiskās preces jums no šodienas vairs nebūs kaut kāds vārds, ko jūs nezināt, kas tas ir. Vismaz jūs būsiet kādreiz dzirdējuši. Tā ir viena lieta, un otra lieta, es esmu ļoti pateicīgs arī šajā diskusijā un organizatoriem par to, ka es iegūstu 7 dažādas viedokļus. Biznesa augstskola turība šobrīd ļoti aktīvi izskatā iespēju tīrīt visu augstskolu ar ekoloģiskiem mazgāšanas līdzekļiem. Mēs esam sarunājis 2 nedēļas, ja nemaldos, jā, un es domāju, ka mēs nonāksim pie pozitīva risinājuma. Tā kā jūs dzīvosiet arī šeit. Es domāju, ka tas būs ļoti labs komunikācijas rīks, komunicēt ar Latvijas sabiedrību, ka turība ir zaļa augstskola. Jā, vismaz ir ceļāms to. Jā. Man arī bija interesanti, un es domāju, kādā veidā mēs no šī varam taisīt arī tādas aktiermeistarības lietas, ko mēs attīstīsim vēlāk fakultātē. Cik ļoti es priecājos, ka mums ir 3. studiju gadā studiju kurs vidas komunikācija. Paldies, paldies. Paldies. Paldies.